Ērtākas, gludākas un tumšajā laikā arī daudz gaišākas ielas un ezeru laukums. Lielgabalu Ziemeļu draudzības apšu un vēl 7 ielu māju iedzīvotāji jau paspējuši novērtēt rekonstruētās brauktuves un ietves. Taču svinīga atklāšana notika tikai vakar. Griežam ar vairākiem. Paldies! Noslēgušies vērienīgi ielu rekonstrukcijas darbi Talsu pilsētā, kā rezultātā Lielgabalu Talsciema, Ziemeļu lidlauku, Ošu apšu lauku, Līkā, Pīlāģu ielas, kā arī draudzības, ezeru ielas un ezeru laukums tagad daudz ērtāki gan gājējiem, gan arī braucējiem. Paldies! Aplausus, lūdzu! Varam doties ceļā! Un ceļā pa jaunatklātajām ielām devās vesela delegācija, braucot gan uz 2, gan 4 riteņiem. Parādi noslēdzās ezeru laukumā, kur ar muzikālu sveicienu tika sumināti projekta īstenotāji. SIA CVS, Talsu Spriegums, SAN-B, Prestons, SIA firma L4 un SIA L4 ceļu projekti un, protams, galvenie darbu veicēji SIA Saldus ceļinieks ar apakšu uzņēmēju SIA Talce. Pilsētas iedzīvotājiem es novēlētu, lai šādas programmas, lai šāda infrastruktūras sakārtošana turpinātos. Tas viennozīmīgi ir pats galvenais. Un, protams, arī otra lieta, kad ar šādi projekti ir arī jāuztur. Viņi nav bezgalīgi vieni paši atstājami. Tā kā arī es gribētu novēlēt arī šīm izbūvētājām ielām labu saimnieku. Paldies vārdi par izturību vairāk nekā gada garumā tika veltīti apkārtējo māju iedzīvotājiem, kuriem ikdienā nācās klausīties gan betona zāģa skaņās, gan smagās tehnikas trokšņos. Taču rezultātā gandarījums par paveikto gan pasūtītājiem, gan izpildītājiem, gan arī pašiem lietotājiem. 11 ielas Talsos, protams, pēdējos 25 gados tik daudz nekad nebija uzbūvēts. Tā ir iespēja cilvēku cienīgi pārvietoties, jo tā infrastruktūra, kāda viņa bija pirms šo ielu izbūves, it sevišķi vienā Talsu šajā daļā, tā bija, manuprāt, tā nebija normāla. Protams, braucējiem viennozīmīgi ir līdzenas segums, bet ļoti daudz ir šeit padomāts par gājējiem, lai viņiem būtu droši pārvietoties pāri pārejas un apzīmējumi, un vai nu nodalīt gājēju ietuvus. Ir arī kādi darbi, kas vēl ir jāpabeidz? Praktiski apzaļumošana, tev gandrīz pēdējās astītes izdarīja. Ir, kur ūdens saimniecībā varbūt tur kāds kape, ūdens ventīlam vēl ir jāpieceļ vienā līmenī ar to apzaļumoto segas līmeni. Tādas astītes ir, jā. Būvnieks nenoliedza, ka problēmas projekta realizēšanas gaitā nav trūcis, taču tādas gadoties jebkurā objektā, kas atrodas pilsētā. Bija grūti, it sevišķi pa apakšzemes komunikācijas, visāds vecs sakaru kabeļi, īsti neviens nezina, kur iet, un tā viņas ir 20 centimetri tikai zem asfalta. Mums tā jārok pīrāgs, saucamais 70 centimetri. Mēs kāds 15 pārāvām. Tie ir klejojoši un nevienam nezināmi kabeļi, kurus ir grūti atrakt, un protams, ir dažādas ķibeles, bet tā ir ikdiena, un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai visas iesaistītās puses ir sadarboties spējīgas un to dara lietišķi. Ielas rekonstruētas ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu, un projekta kopējās izmaksas ir gandrīz 3 300 000 latu. Eiropas līdzfinansējums ir vairāk kā 2,5 miljonu, savukārt valsts dotācija vairāk kā 95 000 latu, bet pašvaldības finansējums gandrīz 440 000 latu. Dace Mīriņa, Eva Jurčenko, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.